cilvēkam, kas tagad no malas klausās, viņš gribētu varbūt sākt kontentu vispār taisīt, kas tev būtu tādi pirmie tipi, kas nāk prātā? Es tev pateiktu, jā, tas ir laikam tips. Es vēl projām neesmu tur, bet es gribu arvien vairāk būt autentiskāks es pats. Un mans ieteikums būtu censties, uzreiz from day one censties, tāds kā tu esi tāds kā tu esi. Necenties uzvilkt tur cepuši tādu. Es tāds, ka tu esi. Jo tas saturs tev paliek labāks man YouTube, jo vairāk esmu es pats. Čipa, zini, tad kā kāds strās. Tad arī tas varbūt bišķi jocies. Bet teicu, varbūt 2 kafijas iedzert, tad bišķi nervos esi. Jūs ir tāds bišķi tas. Bet tu teici, ka tev bija vairāk šodien, ne? Es kaut kādus 4-5 tādus izdzēru. Par sēri. Es būtu uz 5, es tad šitā nebūs. Bet es te pats. Un, man liekas, don't overcomplicate no sākuma. Un pamēģini atrast savu formātu. Tie formāti ir dažādi. Jo vēl projām rakstīties, afigēni strādāt. Tur Twitterī, IG arī var vienkārši rakstīties kontents, afigēni strādāt. Nevajag obligāti tur video. Arī audio var strādāt, kā long form podcast specifically for like Spotify vai ko tādu. Savu formātu atrast ātri. Un tad viena platforma un viss. Un tad vienā platformā rītīgi piedomāt par to platformu. Bet izvēlies to platformu, kur tu lieto. Ja mēs lietojam YouTube, man patīk YouTube. Es mēģinu saprast YouTube labāk. Ja tu lieto tur, nezinu, TikTok vai Twitter, tad liec iekšā olas tur.